Laikmetīgās mākslas muzeja pilotprojekta KIM izstāžu zālēs Spīķeros ir apskatāmas 3 izstādes – 6 latviešu mākslinieku darbu izstāde Cēloņi un sekas un 2 amerikāņu – fotogrāfa Ārona Šulmaņa izstāde Reiz rietumos, kā arī mākslinieka Paula de Marinisa izstāde Ziņnesis. 2 pēdējās izstādes notiek ASV kultūras mēneša Made in USA ietvaros. Strādājot šeit 9 mēnešus, esmu sapratusi, ka latviešiem piemīt ārkārtīgi izteikta mīlestība pret mākslu, mūziku un literatūru, un mēs gribējām dalīties savā oriģinālajā kultūras dažādībā. Manuprāt, ir svarīgi parādīt, ka ASV kultūra nav tikai popmūzika un Holivudas grāvēji. Tie, protams, ir brīnišķīgi, un arī es tos ar lielu prieku baudu, taču vēl ir daudz kas cits. Kultūras mēneša ietvaros mēs esam privileģēti uzņemt grupu Pine Leaf Boys no Luiziānas štata, būs arī afro-kubiešu džeza grupa. Notiek šīs izstādes un vēl ļoti daudz dažādas aktivitātes. Kultūra un kultūras novērtēšana palīdz uzlabot starpvalstu komunikāciju, un es ticu, ka šis kultūras mēnesis ir lielisks papildinājums Latvijas kultūras laukam. Tagad KIM mums ir 2 izstādes. Viena izstādē ir fotogrāfijas par Amerikas kauboju kultūru. Mākslinieks ir Ārons Šulmaņs, kas ir amerikānis. Viņš dzīvo Eiropā, Londonā. Un šī fotogrāfijas bija no Spānijas, kur ir vieta, kur filma Reiz rietumos, filmēta. Ārons Šulmaņs ir amerikāņu fotogrāfs, redaktors, rakstnieks un kurators. Viņa izstādē Reiz rietumos ir aplūkojamas 15 fotogrāfijas no sērijas ar tādu pašu nosaukumu. Šulmaņs pēta Amerikas mītu un cenšas definēt tās simbolus. Parupšs individuālists, tieši tēmētājs un taisnas tiesas aizstāvis. Šie visi elementi summējas itāļu režisora Sergio Leones filmā Reiz rietumos. Ārons Šulmaņs ir fotografējis tās vietas, kurās tiek filmēti šie vesterni. Un arī tieši tāpat kā ar viņu pašu ir izrādījies, ka šīs vietas nemaz neatrodas ASV teritorijā. Atkal ir tas kārtējais tāds kultūras paradoks. Un, protams, arī ir ļoti interesants autora paša individuālais skatījums, ko tad viņš ir izvēlējies parādīt mums no šīm vesternu filmēšanas vietām. Un, principā varētu teikt, ka šīs fotogrāfijas ir arī nedaudz atgādina arī gluži vai kā kādus no tām filmām. Tādā ziņā var teikt, ka šī izstāde tiešām tā ļoti stereotipiski un arī tā pašā laikā ļoti oriģināli reprezentē amerikāņu kultūru. Tas, man liekas, ir ļoti mūsdienīgi. Paula de Marinisa instalācija Ziņnesis pēta elektroniskās komunikācijas mītus. Tajā ir apvienotas vecmodīgā telegrāfa un mūsdienīga e-pasta funkcijas. Pauls de Marinis ir elektronisko mēdīju mākslinieks, kurš 20. gadsimta 70. gadu beigām strādā interaktīvo programmatūru, sintētiskās runas, trokšņu un novecojušu un neparastu mēdīju jomā. Šobrīd de Marines ir arī Stanfordas Universitātes mākslas asociētais profesors. Pirmo reizi Latvijā bija 2006. gada septembrī uz pāris dienām ar savu šovu Rīgas centrā, kas saucās Waves, un tā bija brīnišķīga pieredze, pēc kuras man gribējās atgriezties šajā valstī. Saistībā ar šo projektu man bija vairākas idejas, un mēs kopā ar Rīgas centru apspriedām iespējas, telpas īpatnības, un man likās, ka šī instalācija būtu vispiemērotākā. Manuprāt, problemātika, kas saistās ar interneta vidi, kas pamazām no brīvas, mežonīgas vietas sāk pārvērsties par ļoti kontrolētu, komerciālu sistēmu, ir līdzīga visur, tostarp arī Latvijā. Domāju, lai saprastu, kas tieši notiek latviešu mūsdienu mākslā, vislabāk ir runāt ar augstskolas studentiem un vērot, kādas ir aktualitātes, pie kādām idejām viņi strādā. Tā es daru citās valstīs, jo esmu arī mākslas pasniedzējs. Ja Īslandes vulkāna pelni vēl ar vienu kavēs gaisa satiksmi, tad izmantošu šo laiku, lai aprunātos arī ar latviešu studentiem. Šobrīd, man liekas, mūsdienu tādā ļoti ātrā laikmetā šī ir tāda interesanta iespēja, kā lasīt e-pastu, kā skatīties, noskatīties e-pastu ļoti lēnā veidā. Tas varbūt ir salīdzināms ar tādu lēnu tējas ceremoniju vai tā saucamo slow food. Tāpat laikā skatītājiem ir jābūt ļoti koncentrētam uz vienu lietu visu laiku, jo ir jāsako līdz tiem burtiem. Skatītājiem ir iespēja iesaistīties šajā izstādē pašam, atsūtot e-pastu personīgi uz mākslinieku adresi, un tad ir cerības, ka pēc kāda laika tas e-pasts varētu tikt šeit nolasīts
šī izstādē. Izstāde Cēloņi un sekas ir veltīta Latvijas Universitātes Kognitīvo zinātņu un semantikas centra organizētajam 6. starptautiskajam kognitīvo zinātņu loģistikas un komunikācijas simpozijam, kas no 23. līdz 25. aprīlim notiks Latvijas Universitātē. Tajā apskatāmi Kaspara Groševa, Maijas Kurševas, Ojāra Pētersona, Kriša Salmaņa, Evitas Vasiljevas un Armanda Zelča darbi, kuri dažādos mēdījos risina, komentē, apstrīd un spēlējas ar cēlonības ideju. Šai izstādē tā ideja radās tādā pastarpinātā veidā, runājoties ar Jurģi Šķilteru, tādu filozofu, kurš ir izveidojis tādu kognitīvo zinātņu centru Rīgā. Un viņam ir paredzēts tāds tūlīt pasākums, kur brauc dažādi pasaules ārkārtīgi top šo zinātņu pārstāvji. Un tad mēs, cik notiks arī kādas lekcijas, tad mēs tā domājam tādu nelielu žestu, tādu refleksiju par šo tēmu, ja, par cēloņiem un sekām. Darbs saucās Marijas ceļš. Šis darbs jau ir bijis izstādījies Vācijā vienreiz. Šeit gan varbūt, ka nav tieši konkrēti atainots tādas cēloņu un seku sakritības, bet gan drīzāk viss tas, kas ir starp. Varētu teikt, ka tā ir prieka diagramma, kas ir kā izstāstā fiziskajā veidolā pēc Slidkalniņa. Mans darbs saucās Tumšie kalni un nimfa. Tur tā kā neliela atsauce par sengrieķu mītu, par nimfu Eho. Principā tas darbs kaut kā radās domājot par to, ka dažreiz pietiek atrasties kaut kādā vietā un lietas jau sāk notikt pašas par sevi, nemaz nekontrolējot. Pietiek tik tā pamirkšķināt acis un tas izraisa kaut kādu notikumu virkni, kur pats vairs nevar kontrolēt. No sākuma es viņu uzzīmēju pirms gada. Un tas darbs ir tāds kā paštaisīts lasts ar tādu matu skaldīšanu. I only know Riga from being here, but Šobrīd esmu bijis tikai Rīgā, taču no pirmajiem iespaidiem varu teikt, ka šeit ir ļoti spēcīga vizuālā kultūra, kaut vai arhitektūra, ļoti dažāda un nozīmīga. Var just, ka cilvēki šeit ir daudz domājuši un vizualizējuši, un šādas lietas vienmēr ir iedvesmojošas. Latvijā ir ļoti laba laikmetīga māksla, ne tikai šeit Kim, bet arī citas muzejas. Un runājot par kultūru, gandrīz katru dienu mēs varam redzēt skaistas gleznās un interesantas izstādes. Visas 3 izstādes laikmetīgās mākslas muzeja pilotprojekta Kim izstāžu zālēs Spīķeros, Maskavas ielā 12, korpus 1, būs apskatāmas līdz 9. maijam.